Vai zinājāt, ka SIA Daugavpils satiksme piedāvā 100% braukšanas maksas atvieglojumus noteiktām pasažieru kategorijām, kā arī īpašu biļetes mēneša biļetes cenu senioriem? Braukšanas maksas atvieglojumi ir noteikti Daugavpils domes saistošajos noteikumos numur 7, kuru ietvaros bezmaksas braucienus var izmantot daudzbērnu ģimenes locekļi, personas, kas saņem ilgstošu aprūpi Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas centrā, nestrādājoši Černobiļas avārijas seku likvidatori, nestrādājoši Afganistānas kara dalībnieki un bojā gājušo karavīru vecāki, personas ar 3. invaliditātes grupu, skolēni no 1. līdz 12. klases un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, politiski represētas personas, 1991. gada barikāžu dalībnieki, skolēni, bāreņi un bērni bez vecāku gādības. SIA Daugavpils satiksme aktīvi strādā, lai nodrošinātu ērtu un drošu sabiedrisko transportu pilsētā. Mūsu mērķis ir, lai katrs mūsu pilsētas iedzīvotājs saņemtu iespēju izmantot mūsu pakalpojumus. Ja jums pienākas atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā, aicinām savlaicīgi iesniegt nepieciešamos dokumentus, lai izvairītos no neērtībām un nodrošinātu nepārtrauktu braukšanas maksas atlaides izmantošanu. Uzņēmums vērš jūsu uzmanību, ka dažādām iedzīvotāju grupām ir atšķirīgi atvieglojumu saņemšanas nosacījumi. Piemēram, skolēni braukšanas karti saņem savā izglītības iestādē, savukārt personām ar 3. invaliditātes grupu un 1991. gada barikāžu dalībniekiem sabiedriskajā transportā ir jāuzrāda attiecīga apliecība. Visām citām grupām, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, nepieciešams aizpildīt Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests iesniegumu V6 braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanai. Iesnieguma paraugs un papildus informācija ir atrodama sociālā dienesta mājaslapā. Tāpat Daugavpils satiksme nodrošina īpašu mēneša biļetes cenu Daugavpils valsts pilsētā deklarētajiem pensionāriem. Uzņēmums atzīst, ka senioru interese par mēneša biļetēm sabiedriskajam transportam turpina pieaugt. Mums ir vērojama pozitīva tendence. Aizvien vairāk seniori izvēlās iegādāties mēneša biļetes braukšanai sabiedriskajā transportā, kas tiem nodrošina neierobežotu braukšanu skaitu mēneša garumā gan autobusos, gan arī tramvajos. Statistika rāda, ka kopš šā gada marta mēneša to senioru skaits, kas iegādājās mēneša biļetes braucieniem sabiedriskajā transportā, skaits ir palielinājies vairāk kā par 50%. Tas savukārt apliecina, ka šāds risinājums ir gan ekonomiski izdevīgs, gan arī sniedz pilnīgi pamatotu brīvību pārvietošanās iespējām mūsu pilsētā. Lai iegādātos mēneša biļeti ar samazinātu cenu, senioriem nepieciešams uzrādīt pensionāru apliecību, kuru var saņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē sociālais dienests. Īpaša mēneša biļetes cena ir pieejama tikai tiem, kuri deklarēti Daugavpils administratīvajā teritorijā. Senioriem pieejamā mēneša biļetes maksa tikai 15 eiro, kas nodrošina neierobežotu braukšanu visa mēneša garumā. Mēneša biļetes var iegādāties gan autoostā, gan SIA Daugavpils satiksme kasē 18. novembra ielā 183. Sabiedriskā transporta mēneša biļetes var iegādāties katru mēnesi no 20. datuma līdz nākamā mēneša 6. datumam. Plašākā informācija ir pieejama uzņēmuma mājaslapā www.satiksme.daugavpils.lv.